99% no visa interneta tiek pārraidīts caur šiem kabeļiem, un jā, tie atrodas okeāna dibenā. Pasaulē ir izbūvēti vairāk nekā 550 optiskās šķiedras kabeļi. Tie pārsūta datus gandrīz gaismas ātrumā. Katrs no šiem kabeļiem sastāv no neticami smalkām šķiedrām, kas ir vairākas reizes plānākas par cilvēka matu. Tie ir pārklāti ar daudzslāņu izolāciju un izturīgu aizsardzību, lai nebūtu nekādu traucējumu vai lai kāda haizivs nejauši nepārgraustu kabeli, un jā, tā mēdz notikt. Bet kā šie kabeļi nokļūst okeāna dibenā, vai tos vienkārši nomet no kuģa? Patiesībā, jā, lai ierīkotu kabeli, to lēnām nolaiž no kuģa vairāku mēnešu laikā. Savukārt tuvu krastam, lai cilvēks vai laiva nejauši nebojātu kabeli, īpaši iekārta izrok tranšeju un rūpīgi aprok kabeli smiltīs. Starp citu, zemūdens kabeļi tiek izmantoti jau ļoti sen. Pirmais transatlantiskais kabelis tika izbūvēts jau 1858. gadā, kad karaliene Viktorija nosūtīja telegrāfa ziņojumu ASV prezidentam Jamesam Buchananam. Toreiz ziņojums ceļoja 18 minūtes. Šķiet ilgi, bet tas bija daudz ātrāk nekā sūtīt kurjeru, kuram ceļā būtu jāpavada vairākas nedēļas. Šobrīd optiskās šķiedras tehnoloģija joprojām ir vislētākais un ātrākais datu pārraides risinājums. Un Starlink pagaidām tam nespēja konkurēt. Zemūdens kabeļi savieno valstis un kontinentus, padarot internetu neticami ātru. Bet kas padara to ērtu un pieejamu tieši jums? Jaunākās paaudzes Wi-Fi tehnoloģijas, piemēram, Ruigi gigabitu piekļuves punkts. Universāls risinājums jūsu mājām vai birojam. Pateicoties 2 frekvenču joslu darbībai un gigabitu bezvadu iespējām, jūs izbaudīsiet zibenīgu interneta ātrumu. Ierīci ir viegli uzstādīt, un tās rotējošais, estētiskais dizains iekļausies jebkurā interjerā. Turklāt, pievienojot to Ruigi Cloud, jūs varēsiet pārvaldīt savu tīklu no jebkuras vietas pasaulē.